Labdien jūsu mājās! Tagad būs interesants stāsts. Izstāstīšu, ar ko es tagad nodarbojos. Atcerieties, jā, vasarā es uzfilmēju video. Visi eju prom no darba, man vairs nav darba, es atkal esmu bezdarbnieks. Bet man tagad ir darbs. Jā, es esmu nodibinājis pats savu firmu, individuālais komersants es esmu. Un, es vēlāk nedaudz izstāstīšu, ar ko es nodarbojos. Bet, kāds ir tas priekšstāsts, jā? Kad es pabeidzu augstskolu, nodarbojos ar nekustamajiem īpašumiem. Pirku, remontēju, izīrēju, un paralēli strādāju televīzijā. Tas bija tā kā, tā kā hobijs, tā kā pasīvo ienākumu gūšanas veids, tas nekustamais īpašums, bet, pamatdarbs man bija visur citur, teiksim tā. Bet, aizbraucot uz Spāniju, padzīvoju tur, atgriežoties atpakaļ, sāku meklēt, ko darīt. Pastrādāju vienā firmā, bija nodaļas vadītājs, kaut kā neaizgāja, nepatika man sēdēt ofisā ziniet, kā ir būt vadītājiem, ja? Tu dari daudz, tev atbildība ir liela, alga arī ir salīdzinoši liela, bet, tas arī ir tie griezti, ja, ko tu tur var sasniegt. Biju vēl vienā firmā, ja, pēc tam nodaļas vadītājs. Tur arī man nepatika, ja, arī darbs zigā. Es pats laikam vēl nesapratu īsti, ko es gribu. Te es vasarā arī aizgāju no tās firmas, uzfilmēju to video, ja, ka es atkal esmu bezdarbnieks un tā. Bet, es, protams, domāju, ko es varētu tālāk darīt, kas man varētu patikt, kas man varētu interesēt, lai visu laiku nav jāsēž ofisā, lai būtu kaut kāds actions, lai būtu dažādība, jo es iepriekš strādāju bitē, un kas man bitē ļoti patika, ja, es biju pēcpārdošanas servisa vadītājs, ja, un es atbildēju par garantijas remontiem, izskatīju tur klientu sūdzības, protams, pie manis nonāca jau tikai, kad ir galīgi viss slikti, bet tur bija vismaz interesanti, jo katru dienu, kaut kāda citāda situācija, cilvēki ir dažādi, situācijas ir dažādas, bija interesanti, ja? Bet, tajos darbos, kur es tagad pēc Spānijas biju, tur praktiski viss bija vienādi un nebija nekāda akšana. Un es skatījos, ko es varētu darīt. Sekoju YouTube'ā Tribus nekustamo īpašumu kanālam. Viņi arī regulāri jau entos gadus publicē video par nekustamo īpašumu, un es tā aizdomāju, kāpēc man neatgriezties nekustamajā īpašumā, bet darīt to visu nopietni. Un es to arī izdarīju, draugi, es kļuvu par nekustamā īpašuma darījuma starpnieku, ja, kā mūs sauc ekonomikas ministrijā. Un tagad es esmu nekustamā īpašuma darījuma starpnieks, nodibināju savu firmu, esmu individuālais komersants, jo, lai tu kļūtu par nekustamā īpašuma aģentu, tev tātad ir jākļūst par SIA vai IK, tev vajag apdrošināties, jā, es esmu apdrošinājies, tev vajag iziet kursus, 40 akadēmiskās stundas, tev vajag reģistrēties ekonomikas ministrijā, kā nekustamā īpašuma darījuma starpnieks, un samaksāt tur kaut kādu valsts nodevu. Lūk, es to visu kopš vasaras arī esmu izdarījis. Es pievienojos Tribus komandā, un man ir arī savs TikTok kanāls. Ja? Man nekad iepriekš nav bijis TikTok, es nekad neesmu skatījies TikTok, bet priekš sava darba uztaisīju kontu Jānis Ābela īpašumu. Ja piesakoju TikTokā, es tur lieku dažādas video par apsakoju video. Tur ir lētākais dzīvoklis Rīgā, dzīvoklis pie Daugavas, visādi dzīvokļi tur ir, ko es esmu apskatījis, piesakojot, varbūt būs interesanti. Un jau praktiski 3 mēnešus strādāju šajā amatā, un es varu teikt, ka ir ļoti interesanti, jo arī šeit situācijas ir dažādas, klienti ir dažādi, un nekad nav viens un tas pats, ja? Jo nepārtraukti ir kaut kāds izmaiņas likumos, ja? Tad tu seko līdz, tad mums ir sapulces, tad mēs apspriežam, ja? Tad mēs domājam, ko darīt, mēs analizējam citu kolēģu darbu, kolēģi analizē manu darbu, kā viens pa otru visu laiku kaut ko runā, kaut ko apspriež, un tā tu iegūsi to pieredzi. Un tieši tāpēc es arī izvēlējos strādāt aģentūrā, jo, ja es atkal sāktu viens pats, tā kā 11. gadā, tad es būtu viens pats un nebūtu, tas resurs, nebūtu tas vēriens, kas ir tagad strādājot kopā ar Tribus, kopā ar profesionāļiem, un es jau tur tajā TikTokā filmēju tos video, un man smieklīgi ir tas, ka cilvēki raksta, rekur Tribus dod jaunajam aģentam lētākos sūdzes tirgot. Bet patiesība ir tāda, ka neviens nevienam neko nedod, ja? Kad tu sāc strādāt par nekustamā īpašuma aģentu, tev nav dzīvokļi, ko tirgot, un ne Tribus, neviens tev nedos kā jaunam aģentam īpaši dzīvokļus, ko tirgot. Tev tie klienti ir pašam jādabū. Kā tas viss notiek? Tas viss notiek, caur augstajiem zvaniem.
piemēram, ieliek kādu sludinājumu, tu zini, ka tavā kompānijā ir citi cilvēki, citiem makleriem rāda Ziepniekkalnā dzīvokli, tu zvani un saki, kur mēs rādām Ziepniekkalnā dzīvokli, varbūt jūs vēlties, lai mēs arī jūsu dzīvokli, piemēram, parādam. Un tā komunikācija rodās, attīstās, tiekamies ar cilvēkiem, ar klientiem, izstāstam, ar ko nodarbojamies, un tad ir arī kāds, kurš uzskata to par vērtīgu ieguvumu un strādājam. Tā kā tas ir tas, ar ko es nodarbojos, ir ļoti interesanti. Protams, ļoti garas darba stundas, jo priekšnieka nav. Man neviens nesaka, ko darīt. Es varu vispār uz darbu, uz ofisu neiet, es varu strādāt no mājām. Es varu vispār nestrādāt, bet nav alga. Ja? Algu pats es sev pelnu. Es esmu kā individuālais komersants vai kurš taisa arī SIA, tas ir SIA īpašnieks. Un algu jau tu pats sev nopelni. Tātad, cik tu strādā, tik tu nopelni. Un iespējas te ir neierobežotas. Ja? Visi mēs sākam bez klientiem, tad kurš ir tur komunikablāks, kurš ir aktīvāks, kurš ir slinkāks, kurš ir strādīgāks. Un no tā ir atkarīga tā tava alga, jeb komisija, ko klients samaksā. Tā kā tas ir mans stāsts, ar ko es pašlaik nodarbojos, ja jums ir kādi jautājumi, ja jums kaut kas interesē, saistībā ar mākleru, labi, māklers tas ir laikam sabojāts vārds, es saprotu, ka daudziem aģentiem nepatīk, ka viņus sauc par mākleriem. Man pat bija tāds gadījums, ka es zvanīju kolēģiem, viņi teica, es neesmu mākleris, es nekustamā īpašuma aģente. lai gan pēc būtības, es gāju tajos kursos, un tur bija viens profesors, kurš pasniedz šķiet Tehniskajā universitātē, mērniekiem, vērtētājiem ir lekcijas, kur viņi mācās vērtēt dzīvokļus, tur arī, un tas profesors, tas pasniedzējs teica, ka īstenībā jau vienalga, kā jūs sevi sauciet, darbs ir viens un darbs ir jāizdara kārtīgi, tāpēc vai tu esi māklers, vai tu esi nekustamā īpašuma aģents, nekustamā īpašuma darījuma vadītājs, nekustamā īpašuma darījuma starpnieks, versijas ir dažādas, bet galvenais, ja tu to dari, tad tu to dari kārtīgi un izdari līdz galam. Ja? Tas ir tas galvenais message. Tāpēc, ja jums ir kādi jautājumi par šo, ja jūs kaut ko varbūt gribat uzzināt vairāk par nekustamā īpašuma aģenta darbu vai ikdienu, droši rakstiet apakšā komentāros, piesakojiet man TikTokam. Starp citu, es vēlos arī jums atvainoties, ka es savā YouTube kanālā publicēju tos vertikālos video, jo stāsts ir tāds, ka es gribēju publicēt rīlus, bet daži video man publicējās kā rīli, a daži man publicējās īstajā kanālā. Un tā kā es neesmu tur baigi advancēts ar rīliem, es nesaprotu, kādos gadījumos viņi ieliekās manā kanālā, kādos gadījumos viņi ieliekās rīlos. Jo principā es tos rullīšus gribēju kā rīlus likt. Tāds ir mans stāsts. Paldies, ka skatījāties. Čau!